Dieva Tēva un Dēla un Svēto gara vārdā. Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlsirdība un Dieva mīlestība un Svēto gara klātbūtne, lai ir ar jums visiem. Kungs ir ar tevi. Kaut visu apjāma dziļš klusums, un nakts savā skrējībā jau pusceļā, tavs visvarenais vārds Kungs nūkopa no dabasim, no valdnieku sēdekļiem. Ar šādiem īvadzīsmas vārdiem mēs īvadam šo svādenes euharistisku svātos mises upuri, kas tiek upurēta jūsu visu nūdumā. Tāpēc mēs īvadā uzmundināsim sevi nūdumus, uzticot Dievam mūsu vajadzības lūgumus, kā arī kopīgi uzmundināsim grēku nūšālu, lai mēs būtu Dieva žēlisteibu cīnīgi, un arī lūgsim, lai Dievs mūsus gorīgi atjaunoja caur šo kristībai veltētu ūdeni, lai škeistē mūsus un svātura. Kungs visu varenais Dievs, tu esi ikvienas dzīvības sokums un olūds. Svietē lūdzam šo ūdeni, ko mēs lītam lūdzot no tevis mūsu grāku atlaišanu un tavas žēlistības atbalstu visos slimībos un vojuma brīžos un ļauno gara kārdinojumus. Dari, Kungs, lai ar tavu žēlistību mums visur būtu atvārti tavas pestīšanas solūti, ka mēs teiram sirdim varētu tev tuvoties un izbēgt no visam mūsu mīsa un dvieselē draudošam brīsmam. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Asperges me. Apslācinoj mani, Kungs, ar izagu, un es būšu tērs, mazgāj mani, un es griežu, paldies par mums acīm dzīvai cerībai. Kā iemantosim nevistošo mantojumu, kas mums ir uzglabāts debesos, un visādos pādējā vīna. Apslācinoj mani, Kungs, ar izagu, un es būšu tērs, mazgāj mani, un es griežu, paldies par Visvarenais Dievs, lai škeistē mūsu no grākiem, un ar šo euharistisku upuri, lai dara mūs cīnīgus kļūt par dalībniekiem dabasu valstības gūdībā. Gūds Dievam augstumos. Un mīrs virs zemes, labās gribas cilvēki. Mēs tevi slavējam, teicam un pielūdzam, mēs tev pasateicam un tevi cildinājam, jo liela ir tava gudrība, Kungs
Lūksimies, visu varenais mūžīgais Dievs, Tu esi gaisma ticēgūda vieselēm, todēļ pīpildi pasauli ar savu gūdeibu un atsakloja visam tautom, apgaismojot tos ar savu žēlesteibu spūžumu. Mēs Tevi lūdzam, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tava dāla vārdā, kas ar Tevi svāto gora vīneibā, dzeivo un valda Dievs visus mūžu mūžus. Lasījums no Sīraha dēla grāmatas. Gudrība cildinās pati sevi, un Dievā tiks pagodināta, un savas tautas vidū tiks slavēta. Savu muti tā atvērs visaugstā sapulcē, un viņa varenības priekšā būs lepna. Tad visu lietu radītājs man pavēlēja un sacīja: Viņš, kas mani radīja un norādīja vietu manam mājoklim, sacīja man: Jēkabā apmeties dzīvot, ņem mantojumā Izraēli un manos izvēlētajos laid saknes. No iesākuma pirms mūžiem es esmu radīta un visos nākamajos mūžos nebeigšu pastāvēt. Un es kalpoju svētajā teltī, viņa priekšā, un tā esmu nostiprināta Sionā. Un tāpat es atradu atpūtu mīļotajā pilsētā, un Jeruzalemē ir mana vara. Es esmu iesakņojusies godājamā tautā, kunga īpašumā, viņa mantojumā, un es valdu pār svēto pulkiem. Tie ir svēto rakstu vārdi. Dieva vārds ir klīvis mīsa. Dieva vārds ir klīvis mīsa. Slavēt Jeruzaleme kungu, slavēt Sionu savu Dievu, jo Jis ir nostiprinājis tavu vārtu bultās, tevi Jis ir svētījis tavus bērnus. Dieva vārds ir klīvis mīsa. Tavus robežus izpatura mieru un baroj tevi ar vislabākiem kvišiem, savu pavēlīs siltā zemē, jo vārds steidzas otriem. Dieva vārds ir klīvis mīsa. Jēzus Jākubam pasludināja savu vārdu, Izraēlam savu taisnību un likumus. Tā Jis nav darījis nevienai citai tautai, un nav jom atklājis savā sprīdumā. Dieva vārds ir klīvis mīsa. Lasījums no Svāto apostola Povula viestulis Efezīšiem. Lai ir slavēts Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tavs, kas mums Kristu ir devis ikvīnu gorēgu svietēbu dabasu lītos. Tāpat Jis Kristu ir izredzējis mūs jau pirms pasauļa radēšanas, lai jo prīškā mēs būtu svāti un nevainojami mīlestībā. Jis ir paredzējis saskaņā ar savas gribas lēmumu
mūs pieņemt par bārnim caur Jēzu Kristu, lai tiktu pagūdinota jo slavas pilno žēlestība, ko Jis mums deve mīļotajā dālā. Tāpēc arī es, dzirdādams gan par jūsu ticību kungam Jēzum, gan par mīlestību uz visiem svātajiem, naporstoju pasateikt par jums, pieminādams jūs savos lūgšanos, lai mūsu kunga Jēzus Kristus Dievs, gudības Tāvs, dotu jums gudrības un atklosmes goru, dziļokai jo pazēšanai. Lai Jis apgaismoja jūsu gora acis, ka jūs zinotu, kaidas cerības dūt jo aicinojums, un kaidas gūda bogotības svātajiem dūt jo montojums. Tī ir svātūs rakstu vordi. Dievs kungs, lai ir ar jums. Kungs ir ar tevi. Lasējums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstīja svātais Joņs. Gods Dievam. Īsākumā bija vords, un vords bija pie Dieva, un Dievs bija vords. Jis bija īsākumā pie Dieva. Viss ir radījis caur jū, un bez jo nekas nav radījis, kas viņ ir radīts. Imā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma, un gaisma spēja tumsumā, bet tumsums tos nenomoca. Bija Dieva sūtēt cilvēks, jo vords bija Joņs. Jis atgoja līdzības dēļ, lai dūtu līdzību par gaismu, un lai caur jū visi ītecātu. Jis nebija gaisma, bet goja, lai līdzinotu par gaismu. Bija patīso gaisma, kas apgaismoja ikvienu cilvēku, kas iz šo pasauli atīt. Jei pasaulī bija, un pasaulis caur jū ir radījis, bet pasaulis jos napazina. Jei goja pie saviem, bet jei jos napījāme. Visam, kas jū pījāme, jei deva varu kļūt par Dieva bārnim. Tim, kas jo vordam tic, kas na no ašņa, na no mīsas korēbas, na no veira korēbas, bet no Dieva ir dzemuši. Un vords kļuva mīsa un dzīvoja starp mums, un mēs redzējām jo gūdeibu, viņ pīdzemušo no Tāva gūdeibu, pilns žēlistības un patīsības. Jons līdzināja par Jonu skaļi sauc sacēdams. Jis ir tas, par kuru es sacēju. Tas, kurš noks pēc manis, par mani ir augstāks, jo jis bija pirms manis. No jo pilnības mēs visi esam sajāmuši žēlistību pēc žēlistības. Jo likums bija dūts caur Mūzu, bet žēlistība un patīsība atgoja caur Jēzu Kristu. Dieva neviens nekot nav redzējis. Viņ pīdzemušais Dievs, kas ir Tāva kliepī, pats jū ir atklojis. Tie ir svātūs rakstu vordi. Slava
Святое Евангелие от Иоанна. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла Его. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через Него начал быть, и мир Его не познал. Пришел к своим, и свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью и обитало с нами, полной благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Слово Господне. Дорогие братья и сестры, премудрость, мудрость. Такие понятия сегодня часто появляются в литургии слова. В первом чтении слышим: «Премудрость прославит Тебя, и среди народа своего будет восхвалена». И далее сама мудрость говорит о себе: «Прежде века от начала Он произвел меня, и я не скончаюсь вовеки». Во втором чтении апостол Павел пишет Ефесянам: «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Евангелие тоже говорит о Слове, Слове с большой буквы. Текст, который мы уже не первый раз в это рождественское время слышим. В начале было Слово. Мудрость. Мудрость была в начале у Бога. Бог с мудростью и в мудрости сотворил мир, сотворил нас. Слышим сегодня, что и мудрость, и Слово – это личности. Слышим, что мудрость говорит о себе, что Слово пришло к своим. Слышим о них как о конкретных личностях. Если попробовать вместо слова «премудрость» или слово поставить имя Иисус, то тоже прекрасно подходит. В начале было Слово, в начале была мудрость. Мы еще переживаем начало года. В это начало года Божье Слово приглашает нас к приключению мудрости. Молитва вместе с Павлом, чтобы Бог дал нам духа премудрости. Мудрость, которую понимаем как жизненную мудрость, не как интеллект, знание, но как Божий свет, как жизненную мудрость. Такая мудрость является даром Бога. И стоит сегодня задуматься, сколько в нас такой мудрости. Наверное, каждый из нас хотел бы, чтобы о нас говорили: это мудрый человек. Но что мы делаем, чтобы обрести эту Божию жизненную мудрость? Мы слышим сегодня слова мудрости: «Бог произвел меня». Павел молится, чтобы Бог дал духа премудрости. Мудрость – это Божий дар. О мудрости нужно просить Бога. Молимся ли мы о даре мудрости для себя, для других? В Евангелии читаем: «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли». Святой Иоанн Богослов часто использует образы сравнения. Эти слова можем читать как слова об Иисусе, но также можем читать как слово «свет мудрости». Мир мудрости не познал, пришла к своим, и свои ее не приняли. Бог нам часто дает мудрость, посылает нам мудрых людей, дает нам мудрые передачи, конференции, книги, лекции, но мы не принимаем этой мудрости.
Мы не ищем мудрости. Мы на мудрость, к сожалению, закрыты. Нет времени читать книги, нет времени слушать лекции, конференции, которые легко можно найти в интернете. Мы слышим сегодня несколько раз слова «в начале». В начале было слово. И у нас сейчас начало года. В начале года у нас больше времени. Может, Бог дает нам это время, чтобы нам дать мудрость в начале. Может, стоит это время использовать, чтобы больше подсчитать, послушать что-то мудрое, кого-то мудрого. Чтобы быть мудрым, нужно быть открытым на мудрость. Если мы думаем, что мы все уже знаем, что мы уже имеем мудрость совершенную, тогда мы никого слушать не будем. Как часто не хотим слушать никого. Я сам все знаю. Кто-то пытается мне что-то сказать, а я не слушаю, не прислушиваюсь. Стоит всегда вслушиваться, подумать. Возможно, кто-то еще, кроме меня, тоже может быть прав. Сколько мудрости можем принять, если будем слушать мудрых людей, вообще слушать людей. Есть люди, которые спрашивают, которые ищут, которые открыты на какую-то мудрость, но есть и такие, которые не хотят слушать. Даже если и послушают, то потом так и не признают этих слов. Они все знают лучше всех, по крайней мере, сами так о себе думают. Мудрый человек говорит мудрые слова. Мудрость выходит из уст его. Если мы бы так сами себя послушали, что мы говорим? Сколько слов, которые говорим, это на самом деле плоды нашей мудрости, разума, интеллекта, плоды наших размышлений, знаний. А сколько наших слов – это наши эмоции, чувства. Если бы того, как начать говорить, подумать, если бы поразмыслить, что я хочу сказать, зачем, какое добро будет из этих слов, если мы так бы размышляли над своими словами, наверное, многое из этого, что говорим, мы бы и не сказали. Сколько слов, сказанных в эмоциях, потом жалеем. Не хватило мудрости. И мы сказали, если бы остановиться, если бы подумать, а еще если бы помолиться, сколько добра мы бы сделали нашими словами. Давайте попробуем сегодня больше контролировать свои слова, больше думать над тем, что и зачем говорим. Пусть наши слова будут словами мудрости, Божьей мудрости. Господь, источник всякой мудрости, просим Тебя о даре мудрости. Дай нам свою мудрость. Приди к нам со своей мудростью. Научи нас открытости, чтобы мы принимали и хотели принимать мудрость. Помоги нам, чтобы мы всегда больше слушали, чем говорили. Чтобы мы больше читали мудрые книги, мудрые тексты, чтобы мы больше слушали мудрых людей. Дай мудрость также и в наши уста. Пусть слова, которые мы говорим, свидетельствуют о Твоей, Господи, премудрости. Аминь. Земде, но то народи
savu svātu goru, no jaunavas Marijas, un klitis cilvēks. Kristā pīkolts par mums, un ciepīlātā laikā, cītis un apglobots. Trešajā dienā augšām celīs, kai pravītots rakstus, uzkopis debesīs, celpī tava lobos rūkas, un otkon gudībā apnokstīsot dzīvus un mirušus, un jo valdīšanai nabils voda. Es ticu uz svāto goru, kungu atzīmētoju, kas no tava un tava visi. Tas ar tavu dalu teik līdzīgi pīlīts un slavēts, kas ir un aizcaur radīšanu. Es ticu uz vīnu svātu, katolisku un apostolisku baznīcu. Es atzīstu vīnu kristeibu grauku pīdušonai, gaidu mirušos augšām celšanos, un dzīvi nokamajā mūžībā. Uzticot Dievam mūsu vajadzības un lūgumus, vīnosim mēs kopējā lūgšanā. Lūgsim par Svēto Dieva baznīcu, lai Dievs svietē savu kalpu pūles un lai pieaug tūs cilvēku skaits, kas pieejam dzīvo Dieva atklātu patiesību. Mēs tevi lūdzam, uzklausī mūs, Kungs un Dievs. Lūgsimies par visam, kas nesautīgi kalpoja baznīcai, Dieva vārda sludinošanai, lai Kungs jūs apveļt ar labu veselību, skaidru protu, mīlestības pilnu sirdi un dāvājot visus jūsu kalpojumam nepieciešamos žēlistības. Mēs tevi lūdzam, uzklausī mūs, Kungs un Dievs. Lūgsim arī par mums pašam, lai Dievs mums dod žēlistību, ka mēs prostu līdzinot par Kungu ar visu savu dzīvi un ar nesautēgu mīlestību pret Dievu un līdz cilvēkiem. Mēs tevi lūdzam, uzklausī mūs, Kungs un Dievs. Lūgsim arī par mūsu draudzi, lai pieņemdami šo laiku izaicinājumus, mēs pieaugam ticībā un mīlestībā. Mēs tevi lūdzam, uzklausī mūs, Kungs un Dievs. No Dieva pilnības mēs visi esam sēmuši žēlistību pēc žēlistības. Lūgsim, lai mēs aizvien pamanam Kunga darbu savā dzīvē un lai atbildam jam ar mīlestību un patīsu sirds pielūgsmi. Mēs tevi lūdzam, uzklausī mūs, Kungs un Dievs. Tāpat lūgsim par mīru pasaulē. Lai Kungs dāvāja mīru, bet cilvēku savstarpējos attiecībos, mīru starp valstim un īpaši mīru tur, kur valda naids, naidcītība un karš. Mēs tevi lūdzam,
Tāpat arī lūksim Dieva žēlistības tim, kam tos visvairāk ir nepieciešamas. Par tiem, kuri piedzīvo dažādas dzīves izaicinājumus, grūtības, cīšanas, kas ir vintuļi, kas slimoja, lai Kungs dod savu atbalsta žēlistību un īpriecinājumu. Mēs tevi lūdzam, uzklausī mūsu klausāmies. Tāpat uzticēsim Dieva žēlsirdību arī tos mūsu broļus un mūsas, kas ir aizgoši mūžībā. Lai Kungs dod mūsu grēku atlaišanu un mūžīgu svētlaimi debesīs. Mēs tevi lūdzam, uzklausī mūsu klausāmies. Visvarenais žēlsirdīgais Dievs uzklausa savu bērnu lūgšanas un līdz savai gribai piesapildīt mūsu dzīvē. Ļauj mums nodzīvot šo jauno nedēļu un šo jauno godu un visu savu dzīvi tavas svētības pavadītim un sargotim caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Amen. Lūdzities, broļi un mūsas, lai Dievs visu varīgais Tēvs pieņem šo munu un jūsu upuri. Lai Dievs pieņem šo upuri no tavam rokam par godu un slavi savam vārdam, par labu mums un visai jo svātajai baznīcai. Mēs tevi lūdzam, Kungs, svētī šo upuri, savu vienpiedzimušo dēla vārdā, kurš ir atnocis, mums rodēt patiesības ceļu un ved mūsu uz dzīvi dabasu valstībā, kas dzīvo un valda mūžu mūžus. Amen. Dievs, Kungs, lai ir ar jums. Kungs ir ar tevi. Uz augšu sirdīs. Mūsu sirdīs ir pie Kunga. Sateiksim Kungam mūsu dīvām. Tas ir labi un taisnīgi. Tīša tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svietīgi, ka Tev dabasu Tēvs visuvarenais mūžīgais Dievs, mēs pasateicam visot un visur caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Imā šodien kļūst redzams mūsu brīnīgais īgivums, jo Tavs vienpiedzimušais dēls, pieņemot mūsu cilvēcisku dabu, mums miersteigim sniedz pretī mūžīgu dzīvi un dabasu gūdu. Un tāpēc kopā ar eņģeļu korim mēs Tevi slavējam, priecīgi sakot. Slavu
Tu esi patīši svāts, visu svātumu lūdzu. Tāpēc mēs Tev lūdzam dari svātas šos dovanas ar savu gara spēku, lai tos mums tūp par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un āšni. Kad Jēzus labprātīgi atdeva cīšanom, izņēma maizi, pasateica, lauža un deva saviem mocekļiem sacēdams: Ņemiet un ēdiet no tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdota. Tāpat pēc vakariņa mēs ejam arī biķeri, pasateica vēlreiz un deva saviem mocekļiem sacēdāms: Ņemiet un dzeriet no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības āšņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai. Lūk, ticības noslēpums. Mēs viestēsim par Tavu novi, Kungs, un liecinosim par Tavu augšanu celšanos līdz pat Tavai atnākšanai. Tāpēc, pieminādami Tava vienpiedzimušo dēla novi un augšanu celšanos, mēs upurējam Tev, Kungs, šo dzīvības maizi un pestēšanas biķeri un pasateicam, ka mums esi ļovis Tavā priekšā un Tev kolpot. Mēs pazemīgi lūdzam, lai Svētais Gars vīna mūs visus, kas pieņemsim Kristus mīsu un āšni. Atcerīs, Kungs, savu baznīcu visā pasaulī un līdz tai pieaugt mīlestībā līdz mūsu pāvestu Francisku, ar mūsu veiskupu Joni un ar visum garīdzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus, kas ir aizmuguši ar cerību uz augšanu celšanos, kā arī visus, kas ir miruši Tavā žēlistībā un ļaujam redzēt Tavu vaigu. Apsažāloj par mums visam, mēs Tevi lūdzam, lai kopā ar Svēto Dievu moti Jaunavu Mariju, Svēto Jēzupu, jo slēka vaini, svātajiem apostolam un visam svātajiem, kas tā bijuši pateikumi no mūžam, arī mēs kļūtu mūžīgos dzīves cīnīgi un varētu Tevi teikt un slavēt caur Tavu dēlu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu arju un jimā, Tev Dīvam visuvarīgajam Tāvam, Svāto Gara vienībā, ir viss gulds un slave visus mūžu mūžos. Amen. Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību sokam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs gods, lai atnāk Tava valstība, Tava vaļa lai notiek, lai debesīs, lai arī virs zemes, mūsu ikdienišķo maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam savim parodniekiem, un naivēd mūsu kārdinošanā,
Atpestī mūsu kungs no visa ļauno, dot lūdza mīru mūsu dīnos, lai ar tavu žēlastību mēs būtu pasargoti no katras nelaimes un grākā, drūšā cerībā gaidot, atnākam mūsu pestītoju kungu Jēzu Kristu. Jo tev pieder valstība, tev gods un vara mūžīgi. Kungs Jēzu Kristu, kas esi sacījis savim apostolim, es jums atstāju mīru, es jums dodu savu mīru. Raugīs nav uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticību un stiprina visā kristīgā saimē savu mīru un vienību. Mēs tevi lūdzam, kas dzīvo un valdi mūžu mūžus. Amen. Ai, Dieva mīrs ir ar jums visur. Dieva mīrs lai ir ar tevi. Dievs, kas tu ceļ pasauļa grēkus, apsažāloj par mums. Lūk, Dieva jārs, kas noceļ pasaules grēkus, svētīgi tie, kurus Dievs ir aicinājis pie sava golda. Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dviesele kļūs vesela. Eņģeļus mēs dzirdējām, spožu gaismu redzējām, priekā vēsmām skanējām, sirdīs līgsmām zārījām. Visam, kas uzjāma, izdeva tīsības kļūt par Dieva bārnim. Lūksimies! Kungs mūsu Dievs ar šo svātu upuri šķēstē mūs no grākiem un ļaun pīsapildēt mūsu labajam ilgom caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Kyrie eleison. Christe eleison, Kyrie eleison. Kristu klausi mūs. Dievs tavs no dabasim. Dievs dāls pasauļa pestētojs. Dievs svētais gors. Svēto trejadeiba viens Dievs. Jēzus sirds mūžeigo tava dālā. Jēzus sirds
motes jaunavas mīsā svāto gora veidotā. Apsažaloj barmu, Jēzus sirds ar Dieva vordu būtīgi vīnotā. apsažaloj barmu, Jēzus sirds bezgalīgo majestāte. apsažaloj barmu, Jēzus sirds Dieva svātos vietneica. apsažaloj barmu, Jēzus sirds visu augstoko miteklis. apsažaloj barmu, Jēzus sirds divanums un dabasu vārti. apsažaloj barmu, Jēzus sirds korstais mīlestības gunkurs. apsažaloj barmu, Jēzus sirds taisnības un mīlestības krotuve. Jēzus sirds lobuma un mīlestības pilna. Jēzus sirds visu tikumu dzelme. Jēzus sirds ikvīnas slaves visu cīneiga. Jēzus sirds kieniņš un visu siržu vīnotojs. Jēzus sirds, kurā ir visgudrības un zineibu mums. Jēzus sirds, kurā ir dīveibas pilnums. Jēzus sirds, kurā Tāvam ir ļoti patīcis. Jēzus sirds, no kuras pilnuma mēs visi esam sajāmuši. Jēzus sirds, mūžīgu pasauļā ilgu mierkis. Jēzus sirds, pacīteiga un ļoti žēlsirdīga. Jēzus sirds, bogota visiem, kas tevi pīsauc. Jēzus sirds, dzīvības un svātuma lūdz. Jēzus sirds, polūgums pār mūsu grākiem. Jēzus sirds, ar neivošanom seitinota. Jēzus sirds, satrīkta pār mūsu grākiem. Jēzus sirds, paklausīga līdz pošai novei. Jēzus sirds, ārškāpu pordurtā. Jēzus sirds, ikvīnas īprīcinošanas olūdz. Jēzus sirds, mūsu dzīvība un augšana celšanos. Jēzus sirds, mūsu miers un izlēkšana. Jēzus sirds, asnīgais upurs par grākiem. Jēzus sirds, pestēšana tiem, kas uz tevi cerēja. Jēzus
sirds cerība mīlstūšam tevi. Apsažāloj pārēm, Jēzus sirds visu svātu laimība. apsažāloj pārēm, Dieva jārs, kas noceļ pasauļa grākus. atlaid mums, Kungs, un Dievs, Dieva jārs, kas noceļ pasauļa grākus. uzklausī mūs, Kungs, un Dievs, Dieva jārs, kas noceļ pasauļa grākus. apsažāloj pārēm, Jēzu lānprotīgs un pazemīgu sirdi. Arī milzu sirdīs līdzīgas tavai sirdī. Lūksimies, visu varenais mūžīgais Dievs, raugīs uz savu ļoti nomīļoto dāla sirdi un uz to slavi un gondarīšanu, ko Tevs nācēja grēcinieku vārdā, un tim, kas lūdz Tavu žēlsirdību, dāvāj pīdošanu to pašu Jēzus Kristus Tava dāla vārdā, kas ar Tevi svāto gara vīnībā dzīvo un valda mūžu mūžus. Visu dārgais Jēzu, Tu cilvēces pestītojas, raugīs uz mums, kas dziļā pazemībā kreitam Tava oltāra prīškā. Mēs esam Tavi un Tavi gribam palikt. Raug šodien ik viens no mums gribādams vēl cīšok vienotīs ar Tevi, visā labprotīgi atvēlēs sevi Tavai visu svātokajai sirdei. Raug daudzie Tevis nepazīst pavisam, daudzi atkal īnēsdami Tavas baušlības ir Tevis aizalīguši. Apsažāloj labais Jēzu kā par vīnam, tā par ūtrim, pīveļc visus pie Tavas svātos sirds. Kungs, esi karalis ne tik vien tim ticīgiem, kas nekot nav Tevis aizmirsuši, bet arī tim pazudušiem dālim, kas Tevi atstojuši. Dori, ka jū otrok atsagrīstu Tāvu mojos un napazustu nabadzībā un bodā. Esi karalis arī par tim, kas vai maļdeigu īskotu pīkropti vai nesadarības dēļ škierti. Bet jūs pie patīsības un īvat jūs ticības vīnotībā, lai otri vien tiktu panokts viens ganomais pulks un viens ganētojas. Kungs, pasargoja savu baznīcu un dūt jai drūšu breivību. Dūdi visam tautum kortēbu un mīru. Dori, ka pa visu zemi no jos gola līdz golam skanāta viens bols. Gūts, lai ir dīviškai sirdei, caur kuru nokusa mums pestēšana. Jai lai ir slava un gūts, mūžīgi mūžam. Āmen. Pretī visu austoram, atceļ rūkos varastam, Latviju tautai svāts lai mums, palīdz ceļš un motojums.
visu svātu sakramentu. Divam dālam, aiz slavam mūžībā, debesis un visā zeme, un ikvienas radījumos, Boram svētājam, ai visu mīlēšanā teicējā. Āmen. Dievs, tu esi mums dovojis dabasu maizi, lūksimies. Kungs Jēzu, kas esi mums atstājis visu svētāko sakramentu par pīmiņu savam cīšanām, dāvi, lai mēs tavas mīsas un ašņa svāto noslēpumu tai godinājam, ka varētu pastoigi sajimt tavas pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzīvo un valdi mūžīgi mūžām. Un gudinots visu svātokais sakraments. Mēs